Parunājam mazliet par mūzikas teoriju, tāda advancētāka nodarbība. Šīs konkrētais video ir, lai tev mazliet palīdzētu ieraudzīt paplašinātas struktūras, un varbūt tas ieliks vēl kādu mazu puzles gabalīti tavā izpratnē par mūzikas teoriju, kas ir ļoti liela tēma. Skaties šo video arī atkārtot, ir nepieciešams arī pēc kāda laika, tu esi apdomājis šīs lietas, jo daudz kas no tā, ko es šajā video plānoju tev pastāstīt, var nebūt pašsaprotams uzreiz un prasīs mazliet tevi pakustināt savus smadzenes. Ja mēs paņemtu lā minoru septakordu kā piemēru, varbūt tev ir aktuāls jautājums, piemēram, kāpēc šis ir lā minoru septakords, kāpēc šis ir lā minoru septakords ar 9. pakāpi, kāpēc šis ir AM11, kāpēc šis ir AM13, kā veidojas šie nosaukumi un ko tas vispār nozīmē. Nu, lūk, tad atbild šo jautājumu nav nemaz tik vienkārši, jo mums ir jāpatur mazliet atpakaļ. Es tev iesaku skatīties arī mans cits video YouTube kanālā, bet doma ir tāda. Tev darētu saprast, ka katram akordu veidam, ko tu nospēlē, nereti ir atbilstoša gamma. Un tas ir īpaši svarīgi, ja tev interesē improvizētā mūzika un radīt arī savas melodiskas idejas, varbūt atcerot savus soliņus un tā tālāk, jo tad, kad ir kāda konkrēta akordu secība, vienalga, vai tas ir 2-5-1 sol mažorā vai kāda cita akordu secība, tev ir jābūt spējīgam tieši tajā mirklī, kad skan konkrētais akords, apspēlēt viņu. Tas var būt, piemēram, lā minora septakords, arī ar 9. pakāpi, vai 11. vai 13. un tā tālāk. Dažādi šie te varianti. Ko es ar to cenšos pastāstīt? Pirmais ir jautājums, ko tu gribi sev uzdot, ir tāds. Vai, ja es tev nospēlētu konkrētu akordu, tu uzreiz automātiski varētu pateikt, kāda gamma ir jāspēlē viņam pāri. Un ja atbildi ir nē, tad tev tas ir vienkārši jāiegaumē. Re, kur es sākšu tādām ļoti populārām lietām. Minors septakords. Numur 1 izvēle, lai apspēlētu minors septakords, ir šī doriskā lova. Citiem vārdiem, ja tev ir lā minors septakords, tev jāspēlē pāri lā doriskā. Un, protams, būtu vēlams, ka tu to māki spēlēt pa visu grifu, un tu to nereģistrē vienkārši kā vienu formu, kur tu vienkārši varētu nospēlēt, bet tu varētu orientēties visur apkārt. Nu, lūk, ja es nospēlētu, piemēram, re dominantu septakordu, D7, mēs spēlējam to pašu nošu selekciju, bet, ja mēs uztveram not re kā galveno, tad tā vairs nav lā doriskā, mēs spēlējam re miksolītisko. Nu, un ja mēs paņemtu savu mažoru septakordu kā piemēru, mažoru septakords nerad apspēlēt vai nu ar mažoru gammu, vai arī ar līdisko. Šajā gadījumā, ja spēlētu līdisko modu, es spēlētu. Tas nav tik grūti. Principā, ja mēs runājam par septakordiem, ir 5 galvenie septakordu veidi. Mums var būt minors septakords, mums var būt postmazinātais septakords, mums var būt pamazinātais septakords, mums var būt dominants septakords, mums var būt mažors septakords. Nu, lūk, un katru no viņiem ir atbilstošā gamma. Līdz ar to pirms mēs dodamies tālāk, es vēlos vienkārši to pasvītrot. Šajā gadījumā, ja mēs vienkārši paņemtu no notas lā un izvedam visam cauri, tad mums būtu lā mažors septakords, lā līdiskā, lā dominants septakords, lā miksolīdiskā, lā minors septakords, lā doriskā, lā pusmazinātais septakords, lā lokriskā un lā pamazinātais septakords, ko mēs apspēlētu pamazināto gammu. Šī pagaidām, ko es stāstu, ir plaši pieejama informācija, tie nav nekādi noslēpumi. Ja tu līdz šim to vēl nezināji, tagad es to paskaidroju. Ja šis tev rada kaut ar citiem jautājumiem, tas ir saprotami. Tu vari paskatīties arī mans cits YouTube video, kur es runāju diezgan daudz un arī demonstrēju šīs lietas un dodu konkrētus, teiksim, tās solīšus, kuram tu vari iet cauri, lai paplašinātu savu izpratni. Atceries, ka tas nav īsts uzdevums, tas ir ļoti laikietilpīgs uzdevums, tāpēc esi pacietīgs un paņem tik, cik tu vari no katras nodarbības un lēnām ar maziem solīšiem ejot uz priekšu pilnveidojies. Nu, lūk, tad tagad, kad es izrunāju to, ka katram akordu veidam ir atbilstošā gamma, no kuras viņas nāk, tad tas mums paver iespējas jau skatīties mazliet sīkāk, un mēs pietuvamies šai nodarbības tēmai, kas ir, pieņemsim, varbūt tu zini, ka šis ir lā minors septakords, bet šis ir lā minors 9. pakāpi, arī septakords, šis ir ar 11. un šis ir ar 13. Un, ja tu zini atbilstošo gammu, tad tu vari diezgan ātri identificēt, kāpēc arī tas tā ir. Piemēram,
Ja mēs paņemtu lā minora septakordu, šim akordam, kad šobrīd nospēlē 4 notas lā, sol, do un mi. Un augstākā nots, un ar augstāko es domāju distanci ziņā tālāk, ja mēs to izkārtotu vienkārši sistemātiski no tonikas, ir nots sol. La, si, do, re, mi, fa, diez, sol. Šajā gadījumā viņi atrodas 4. stīga. Tonika, bemol 7. pakāpe, bemol 3. pakāpe un 5. pakāpe. Un šādējādi arī mēs iegūstam visvienkāršāko no septakordu variantiem, ko nospēlēt, kas būtu vienkārši lā minora septakords. Ja mēs runājam par devītniekiem, skaties tālāk. Varbūt jau saklausīju, ka šeit ir šī nots klāt. Tā kā mums jau ir arī bemol 7. pakāpe, kas identificē to, ka mēs runājam par septakordu, nevis trīskani. Nu, protams, arī tērts vēl ne, bet tērts varbūt arī trīskanī. Līdz ar to, šo nospēlējot, mēs uzreiz saprotam, ka tā ir 9. pakāpe, kā mēs to saprotam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pārējais mums šeit paliek, mums ir tonika, nots lā, bemol 7. pakāpe, nots sol, tērca, šeit maz tērts nots do, mi, kas ir tīra kvinta, un nots si, kas ir 9. pakāpe. Un tieši tāpat, ja mēs apskatītos arī pārējos paplašinātos diatoniskos akordus, piemēram, lā minora 11. Šī nots, nezinu, kas tas varētu būt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Šajā gadījumā, ja es spēlēju gammu šīs formas, es viņu atradu šeit, bet viņu var atrast arī šeit, tā ir nots re. Lā, si, do, re, mi, fa, diez, sol, lā, si, do, re. Lūk, un joprojām es izmantoju lā dorisko kā atskaites punktu, lai šo identificētu. Ja mēs runājam par lā minora 13. Tieši tas pats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Arī šim akordam mēs joprojām saglabājam pamatu identitāti. Mums ir nots lā, sol, do. Vienkārši kvintas vietā mēs izvēlamies spēlēt 13. pakāpi. Šie visi pēc būtības ir minora septakordi. Minora septakords ir 9. pakāpi ar 11. un 13. Bet tajā pašā laikā šīs paplašinātās pakāpes iedod viņiem tādu kā padziļinātu nokrāsu, kas ir īpaši aktuāla mūziķim, ja viņš negrib izklausīties garlaicīgi savās harmonijās un savā harmoniskā valodā nebūt kā mazs bebis, tāpēc, ka viss, ko tu māki, ir trīskaņi, tu varēsi radīt ļoti labas mazo bebi harmonijas, bet kaut kādā mirklī varbūt to paliks garlaicīgi un tu gribēsi līdzīgi kā cilvēks, ka viņš pieaug, viņš vairs nerunā kā mazs bērns, viņš kaut kādā mirklī sāk runāt kā pirmklasnieks, tad kā vidusskolnieks un tā tālāk. Arī harmoniskā valoda un gauma, kad viņi attīstās, es pieļauju, ka arī tu jūti reizēm šo te saucienu pēc paplašinātiem skanējumiem. Lūk, tātad mēs šo apskatījām, piemēram, pret lā minora septakordu, bet tieši tāpat tas strādāt, ja mēs apskatītos nākamo, kas bija akords, ko es nodemonstrēju, kas bija re 7, re dominants septakords. Dominants septakords apspēlē ar mikslīdzkoru. Un šeit ir tieši tas pats, es tagad tev vienkārši izvadīšu cauri šiem punktiem, lai tu pats ar mani kopā vari izanalizēt, ja nepieciešams apstādīt šo video un pamēģini izskot ar prātu līdz tam, ko es stāstu. Re 7. Mums ir tonika, liela tērca, bemol 7. pakāpe un nots atkal re šeit augšā. Šajā gadījumā šajā akordā ir gan tērca, gan bemol 7. pakāpe. Un šad mēs arī duplējam not re oktāvu augstāk. Ja mēs gribētu nospēlēt re 9, mums ir tonika, tērca, bemol 7. pakāpe, 9. pakāpe un šajā gadījumā kvinta kā augšējā nots. Un mēs to pašu varam vienkārši identificēt arī, ja mēs varam nospēlēt atbilstošo gāmu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ejam tālāk. Re 11. Tonika. Mums ir 1. pakāpe. Bemol 7. 9. Bet mums arī ir šī nots klāts sol.
Šajā gadījumā tā kā mēs jau rēķinam virs bemol 7. pakāpes, tā nav 4. pakāpe, tā ir 11. Nu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Un kas mums tas tāds beigās ir? Re 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 un 13. Un apskatīsimies tieši pēc šādas pašas metodas arī trešo akordu. Netaisīsim to kā pārāk garu video, lai gan es pieļauju, ka varbūt tu jau esi, teiksim, tā aizdomājies, un tu ļoti daudz kas ko apdomāt, bet, nu, tad kur tomēr vēl viens akords, sol mažors septkords. Mums ir pirmā pakāpe, mažors septīm, lieltārds un 5. pakāpe. Ja mēs gribētu nospēlēt nevis sol mažors septkordu, bet sol mažors septkordu ar 9. pakāpi. Lūgas viņa atrodas pirmās stīgas. Ja starp citu ir arī citi varianti, kā tu varētu izkārtot šīs noslēgt un nospēlēt rekupējām. Tas ir vēl viens, kas ir, nu, tāda kā piebilda, ka nav tikai viens veids, kā nospēlēt akordu. Nereti ir dažādi veidi, kā to var izdarīt. Ja mēs šeit pieturētos, piemēram, nu, kaut vai pie tā varianta, ko es sākotnēji nodemonstrēju, mums ir tonika, liela septīma, terca, ja tu vari ar radītā pirkstu paņemt to kvintu un ar kuru vēl 9. pakāpe. Un tieši tāpat, ja mēs izskaitītu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un tad tāda interesanta lieta, ko varbūt nezināja, ja mēs runājam par mažoru septkordu, mums nav tāds kā māj 11, mums ir lā māj 7 diez 11, jo mums atbilstošā gāma ir šī te līdiskā un šeit ir nots, ja? Tā nav vienkārši 11, viņa paaugstināta. Tas ir lā māj 7 diez 11. Pirmās stīgas arī nospēlēt vēl 7, ja tu gribās. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu, 11, diez 11 šajā gadījumā. Un sol, maj 13. Šī nots, kā tu dzirdi, viņi diezgan spēcīgi piešķir identitāti, tāda kā papildus krāsu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tagad, kad tu šīs lietas jau esi pamēģinājis, varbūt es tev mazliet jau atveru ausis, nu, acis vai kā mēs izvēlamies par šo runāt. Vaļā, tad es noslēgšu ar vēl vienu tādu vingrinājumu, ko tu vari pamēģināt, lai šo iemācītos sistemātiski ieraudzīt un arī saklausīt. Pieņemsim, ka mums ir šīs pašas 3 situācijas. Mums ir lā minors septkords, re dominants septkords un sol mažors septkords. Tad, lūk, tāds neliels vingrinājums, ko es ierosinu šī video noslēgumā. Tad, kad tev ir lā minors septkords, nospēlē atbilstošo modu no apakšas līdz augšai. Nāc atpakaļ. Un tad šīs pašas notas, kas šeit mums ir kopā, kas ir 7, nospēlē, bet nevis pēc kārtas gamveidā. Bet ejot pa tercām uz augšu. Tad cik notas kopā nospēlē? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 un šis būtu pēc 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tas ir tieši tās pašas 7 notas, vienkārši mēs viņus atrodam citā izkārtojumā. Un šis izkārtojums tev palīdzēs labāk ieraudzīt šīs pakāpes. Pirmā pakāpe, trešā, no šeit man bemol trešā, 5, bemol 7, 9, 11 un 13. Pilns vingrinājums šim te konkrētam akordam izskatītos šādi. Ejam tālāk, tieši tas pats par tre akordu. Sākumā var nospēlēt akordu, vienkārši, lai pieredzinātu savu dzirdi, saklausīt akordu atbilstošo gammu, kur tu viņu apspēlētu.
Es spēlēju tieši tās pašas notis, kuras mums ir remiksu līdiskajā. Bet nevis gamveidā, bet pa tercām es nospēlēju. Pirmo pakāpi, 3., 5., vēl 7., 9., 11. un 13. Un atnāk atpakaļ. Un tieši tas pats solo akordam pāri. Solo līdiskā uz augšu uz leju. Un tad tērcas pa solo līdisko. Uz augšu un atpakaļ. Pēc tam, kad tu šo esi izdarījis vienā pozīcijā, kas var būt īstenībā diezgan ilgs laiks, atkarībā no tā, cik jauns šeit ir viss šī informācija. Kā jau tu varbūt nojaut, nākamais solis būtu tieši to pašu darīt. Šeit, tāpat arī returē nospēlēt. Nu, un arī pēc soli. Un tā tālāk, kamēr tu jūties ērti visās 5 caged pozīcijas. Ja tu nezini, kas ir caged pozīcijas, es vienkārši pieļauju, varbūt kāds šo video skatās vienkārši uzreiz atrodot manu kanālu, un šis ir pirmais video, ko viņš skatās. Tas varbūt tev liekas tad par daudz informācijas, bet, restīvi, tev darētu zināt, kas ir caged sistēma, kā mēs varam atrast, teiksim tā, gammas ne tikai vienā vietā, vienā formā, bet sistemātiski pa visu grifu. Tāds video, restīvi noslēgumā tā galvenā ideja, ko es cenšos tev pavēstīt, ir varbūt lielāka kā pašā video, kas ir tāda, ka tev ir jābūt spējīgam uz mūziku paskatīties no dažādām perspektīvām. Nevis tikai no vienas perspektīvas, bet no dažādām. Tur skaties uz harmoniju variantā, kā tu redzētu, ka daudz notas skan vienlaicīgi, to mēs saucam par akordu. Tad tev ir jābūt spējīgam šīs pašas notas arī ieraudzīt un arī saklausīt un izprast, arī tad, kad viņas tiek spēlēti atdalīti. Mēs runājam par arpēģijām. Tev ir jāzina, kad ir konkrēti akordi un viņiem ir konkrēti nosaukumi un viņiem ir atbilstošas gammas. Restīvi dažādas perspektīvas, kā uz to paskatīties. Un tājam visam apakšā ir arī sistemātikas, to nav jāskatās haotiski. Līdz ar to, ja tev ir nopietni interesi apgūt mūziku un ģitāru, to var uzrakstīt arī man sociālajos tīklos. Ceru, ka šajā video tu uzzināji kaut ko jaunu, droši vari atstāt kādu komentāru, abonēt manu kanālu. Tas šajā video arī viss, un tā.